Sveiki, esmu motobraucēja, vairāk gan šoseis braucēja. Tomēr gadās, kad nobraucu nost no asfalta un pa zemes ceļu gribu piebraukt pie meža ezera vai baudīt dabu. Un esmu pievērsusi uzmanību to, ka notiek diskusijas grupās, kur brauc ar motocikliem ārpus asfaltu. Kad ir ļoti dažādas diskusijas, reizēm arī neskaidrības, kur var un kur nevar braukt. Diemžēl, jā, mums nav vienotas sistēmas, kur vienkops var redzēt kaut kādu šo ceļu status, jā, vai, piemēram, skaidri redzēt, ka šis ir tas posms vai ceļš, kur tu droši vari braukt un pārvietoties. Līdz ar to, kā mēs varam šķirot, es domāju, ka varbūt kādam vēl ir kāda noderīga informācija un padoms var iekomentēt šeit zem video, atstāt informāciju. Piemēram, kā es kā jurists pat reizēm sāku apmulstīt par to, kur tad var un kur tad nevar braukt. Mana formula būtu tāda, kad es nošķirtu, piemēram, tie, kas ir Latvijas valsts ceļu kartē iezīmētie ceļi, pašvaldības ceļi, to, ko jūs varat arī redzēt teritorijas plānojumās sarkanās līnijas, jā, tur no šaubu jūs varat braukt. Un tātad vispārējais jau ir jāvērtē uzmanīgi. Piemēram, ir meža ceļi, jā, ir dabiskās brauktuvas līdz 4 metru platumam, jūs varat viņus izmantot, ja jūs netraucējat meža apsaimniekošanas darbiem, valsts aizsardzības funkciju veikšanai un tam līdzīgi, jā. Turklāt jums ir jārespektē ceļa zīmes vai informatīvās zīmes, ko arī īpašnieki ir uzlikuši, kad iebraukšana konkrētā teritorijā ir aizliegta. Un viņiem, protams, ir tādas tiesības aizsargāt savu privāto īpašumu. Jā. Vēl ir nianse servitūta ceļš, reizēm to nepareizi saprot un izprot. Servitūta ceļš ir tāda tiesība, ko nostiprina kādai personai vai īpašumam par labu. Tas nav publiskas nozīmes ceļš, ko visi var izmantot. Tikai šīs konkrētās tiesības, kurām par labu tiesību ieguvēja, kuriem par labu tiesības ir nostiprinātas zemes grāmatā. Jā. Arī gadījumos, ja jūs esat nokļūdījies, iebraucis tur, kur jūs kļūdaini, nezinādams esat nepareizi iebraucis, esam cieņpilni, izturamies klusi, mierīgi, izbraucam mierīgi cauri, jo es domāju, tās pretenzijas lielākās un negācijas ir par tiem atsevišķiem braucējiem, kas ļoti skaļi to dara, met zemi pa gaisu, izbojā ceļus, un tur arī veidojās šī sabiedrības niecietība un nesapratnē, ja, kāpēc svešas personas manā īpašumā kaut ko bojā un tā izturās. Tas, protams, nav atbalstāms un lūdzu, tie, kas tā dara, lūdzu, vairāk nedariet, jo ciešam jau mēs visi arī tie, kas esam godīgi braucēji. Tātad, jā, aplikācijas TET maršruti un citas var būt mānīga informācija, var būt kļūdaina, jo nevienmēr šie maršruti var būt saskaņot ar īpašniekiem. Ja šādas kļūdas jūs atklājat, informējiet satura veidotājus, lai viņi labo maršrutus. Ir arī vēl tādas vietas, kā piemēram aizsargjoslas, augstsprieguma līniju aizsargjoslas, ja, kur arī tomā nedrīkst pārvietoties. Reizēm ir ceļi, un tu nevari saprast, vai šis ceļš ir aizsargjoslā, vai viņš ir ārpus aizsargjoslas, cik aizsargjosla patiesībā ir plata, ja, jo, diemžēl, pašvaldība un šie te komunikāciju turētāji neuzliek šīs te brīdinošās zīmes, ja, un nav saprotams, vai tu vari, vai tu nevari konkrētā tanī ceļā atrasties un braukt. Jā. Savukārt uzsodīšana, protams, pašvaldība ir naska. Jā. Līdz ar to esam prātīgi, uzmanīgi, un, ja neskaidrības, viens variants ir arī Kadas LV ir aplikācija, kur tu vari ieskatīties, tur pat ir tāda opcija un funkcija, ka var arī topogrāfiju redzēt. Ir arī Latvijas valsts meži, ja, kas arī var sniegt kontaktu informāciju un informāciju pašvaldību, ja, par šiem ceļiem. Līdz ar to, ja jums ir kaut kādi regulāri maršruti, vai jums ir šaubas, vai jūs plānojat kādus pasākumus, vienmēr izpētat šo informāciju precīzāk, lai nav lieki
lieki strīdi un konflikts situācijas ar īpašniekiem.